Es tikko kā noskatījos filmu, ko ir uzņēmis režisors Halstroms, Vai dzīvei ir jēga. Brīnišķīga, sirsnīga mākslas filma par suni, par suņa dvēseli, kur ir piedzimts dažādos suņos, un tad nonāk dažādās ģimenēs. Un pasaules redzējums no suņa viedokļa. Un ļoti interesanti, jau pašā filmas sākumā suns, rotaļājoties, pie sevis saka: atrast dzīves jēgu, tā ir laika izšķiešana. Varbūt labāk baudīt dzīvi. Un te man raisījās vesela virkne dažādu pārdomu par dzīves jēgu. Vai vispār jēga ir un vai dzīvei vajag jēgu? Un te tagad ir uzreiz šajā brīdī jāpadomā par to, kas ir dzīve un kas ir dzīves jēga. Dzīve tā ir tā pieredze, ko mēs apgūstam, kāpēc mēs nākam šajā pasaulē. Un dzīve notiek šeit, tagad, šajā brīdī, pašlaik. Es šeit runāju, te kaut kur skraida suņi, kaut kur staigā citi cilvēki, brauc mašīnas, ir uzkritis sniegs. Dzīve ir šeit, šodien, šeit, šajā brīdī. Jēga tas ir kaut kāds spriedums, kaut kāda koncepcija, kaut kāds skaidrojums, ko mēs uzliekam šai dzīvei. Bet vai šai dzīvei vajag to mūsu koncepciju, mūsu šo spriedumu? Kas tad rada dzīves jēgas? Tas dzīves jēgas jau ir tās ilūzijas. Tās ir mūsu pašu prāta radītas koncepcijas. Tie ir formulējumi prātā. Dzīve ir reāla, pataustāma. Jēga, tas ir koncepcijas. Jā, tādā ziņā, ka koncepcijas arī ir reāls, jā. Bet kāds tam ir sakars ar to dzīvi, kuru mēs dzīvojam? Kāda jēga no sniega, kāda jēga no vēja vai ūdens vai putniem? Kāda? Varat pajautāt 10 dažādiem cilvēkiem, vai 5 vai 50 cilvēkiem, un katrs jums sastāstīs kaut ko savu. Kaut ko jau tur prātā sadomās. Bet visām šīm koncepcijām nav nekāda sakara ar to, kāpēc eksistē putni, kāpēc eksistē suns vai sniegs. Šie putni, sniegs, ziedi, augi, kukaiņi, visi lieliski eksistē bez tām mūsu koncepcijām, un viņiem viņas nevajag. Un viņi lieliski eksistē arī tad, kad mūsu koncepciju nebija. Un šīs mūsu koncepcijas ne tikai dažādiem cilvēkiem ir mainīgas, bet vēl mums pašiem dzīves laikā viņas ir mainīgas. Palasot literatūru, mēs skaidri varam izlasīt, kad arī vēstures laika posmos sabiedrībai kaut kādi sabiedriskie redzējumi par vienu vai otru lietu ir mainījušies. Bet vai no tā ir mainījusies saules būtība? Jā, mūsu redzējums, kāpēc ir saule, jā, mainās. Bet saules būtība taču no tā nemainās. Kāpēc kaut kas nevar eksistēt bez jēgas, bez šīm mūsu koncepcijām? Var un lieliski eksistē. Nevajag dzīvībai, dzīvei mūsu jēgas skaidrojums. Visas šīs jēgas koncepcijas, tie būtībā ir meli. Tās ir ilūzijas, ko mēs paši sev prātā radam. Un šeit tam ir ļoti liels sakars ar mūsu ego. Pirmkārt, mums ir ļoti grūti pieņemt, vai pilnīgi neiespējami pieņemt, ka mēs kaut ko nezinām un nesaprotam. Tad mēs uzliekam kaut kādu koncepciju, paši sev izdomājam, kāpēc tas notiek šādi vai tādi. Prāts to īsti nespēja saprast, kāpēc kaut kas notiek. Pareizāk sakot, viņš vispār to nespēja saprast. Visums ir bezgalīgs, un prāts to nespēja aptvert. Kā viņš ir bezgalīgs, un es to nespēju izskaidrot, kā tas var būt? Bet ir. Nespēja tas prāts izskaidrot, un viņam tas arī nav jādara. Tā, principā, ir mūsu liela kļūda censties visam atrast to dziļāko jēgu. Kāpēc kaut kas dabā eksistē? Tā ir lieta sevī. Un ne mums tas būtu jāzina. Jā, mēs nezinām, un ir godīgi pateikt. Es nezinu, kāpēc spīd saule, kāpēc zied pienenes, kāpēc pūš vējš. Viņš vienkārši pūš, un pienenes vienkārši zied. Kāpēc radītājs to tā ir radījis? Tas ir radītāja noslēpums. Tie ir viņa uzdevumi, viņa pieejas mūsu dzīves kārtošanai. Mums jārisina ir savi uzdevumi. Dzīve vienkārši ir. Un te tagad sāc analizēt, kas tad ir tā dzīves jēga, ko tu definē. Un tā ir doma.
Tā ir ideja, kas tev ienāk prātā. Un tad mēģini saprast, vai tu esi tās domas un tās idejas, kas tev iešaujas prātā, vai tu tomēr esi dievišķa dvēsele. Tu neesi tās domas, kas tev iešaujas prātā. Tu esi dvēsele. Ar visām šīm domām un koncepcijām tu pats sev saradi ilūzijas, kurās tu jūties komfortabli. Tu kaut ko nezini, nesaproti. Tu uzbūvēji sev iluzoru, komfortablu, nosacīti komfortablu vidi, un kuru tu ļoti baidies atlaist. Jo tad tu šķiet, ka nonāks kaut kur nesaprotamā vietā, nezini, kas būs. Bet ko tu vari zaudēt, pazaudējot šīs ilūzijas? Un, lai atbrīvotos no šīm ilūzijām, tev vispirms ir jāsaprot, ka tu dzīvo šajās ilūzijās, ka būtībā tu pats melo sev, definējot dažādas jēgas. Atlaid šos definējumus. Ieraugi, ka tu pats esi tur kaut ko sakonstruējis un atlaid viņus. Ko tu vari zaudēt? Neko. Tu tikai vari iegūt. Tu vari sākt redzēt dzīvi un pasauli tādu, kāda tā ir.